Nu, es laikam nomainītu ēdināšanas servisu, jo tāda varbūt kvalitāte un viss tas, ko viņi piedāvā, varbūt nav tas man pieņemamākais un ne tas, ko es izvēlētos ikdienā. Sveika tauta, esam Bulcāns! Un esiet sveicināti mūsu kanālā, kur šajā video nosaksim ļoti interesantu tēmu, kas iesaist spīdolieši, kas vēlas garšīgi paēst. Mūsu spīdolā daudzi skolnieki ēd pusdienas skolā, kafejnīcā vai veikalos. Katrs pauž savu iemeslu, kāpēc viņi un lielākā daļa neēd skolas pusdienas. Es personīgi neiebilstu paēst skolā, taču bieži dzirdu iebildumus par garajām rindām un cenām. Tās arī sāk pieaugt. Taču šajā video uzzināsim, ko spīdolieši domā par garajām rindām, cenām, pašu ēdienu un citām atsauksmēm. Es skolā gandrīz nekad neēdu. Man labāk patīk, ka draugiem aiziet uz tuvāko Mego un ieķert Mego piciņu. Tas ir lētāk, garšīgāk un tu vēl dabū pasteigāt. Taču Kristaps, viņš sūdzas, ka tas ir neveselīgāk un pat dažreiz nevar paspēt uz stundu laikā. Jā, dažreiz steigā. Taču ēdnīcās var paēst veselīgāk, plus tur ir lielāka izvēle starp ēdieniem, ko Rimī vai Mego nevar dabūt. Kompleksās pusdienas, jeb dienas piedāvājums par ļoti adekvātiem 3 eiro. Taču Mego tā nav vienīgā vieta, kur gardi paēst. Mums tepat blakus Queens Kebab, Lidl, Rimī, Balerija. Tās dod skolēniem visas iespējas izpausties ar savām pīkīgi garšas kārpiņām. Taču zinot, ka tēriņi bieži aiziet uz konfektēm un čipšiem, veikali paliek par diezgan neizdevīgu un neveselīgu veidu, kā paēst pusdienas. Cenas, rindas, bieži vien negaršīgs ēdiens ir biežākās atsauksmes no cilvēkiem, kas nevēlas ēst pusdienas skolas ēdnīcā. Taču es tiešām gribētu uzzināt vairāk par izvēli starp ēdnīcu, kafejnīcām vai veikaliem. Vai tiešām rindas ir vienīgais iemesls, kāpēc neēst skolā, vai arī kādi citi argumenti? Bet, protams, ja piedāvā bezmaksas pusdienas skolā, grūti no tā atteikties. Ir īpaši tiem skolēniem, kuriem tā ir vienīgā iespēja paēst pusdienas. No Jelgavas mājaslapas tiek rakstīts, ka visā valstī tiek saņemts brīvpusdienu pabalsts audzēkņiem un daudz bērnu ģimenēm. Tāpēc daudz bērnu ģimenēm ir ērtāk un izdevīgāk, ja viņu bērns ēd pusdienas pa brīvu velti. Dodamies uzzināt, ko spīdolieši domā par skolas pusdienām vai kafejnīcām, riskējot nokavēt stundas. Pirmais jautājums. Vai tu biežāk dodies pusdienas ēst skolā vai ārpus skolas? Es biežāk ēdu pusdienas skolā, jo šeit ir ērti, nav nekur jāiet. Es parasti palieku skolā, jo nav baigi daudz laika, 40 minūtes. Es parasti dodos ārpus skolas ēst ar klases biedriem vai čomiem. Dažreiz, kad ir siltāks laiks, braucu ar rolleri līdz mājām, paēst pusdienas tur. Es biežāk pusdienas ēdu skolā, tāpēc, ka tuvumā skolai nav vietas, kur paēst veselīgu un netraknu ēdienu. Otrais jautājums. Vai tu uzskati, ka ēdnīcas cenas ir augstas vai zemas? Pusdienu cenas ir ļoti dārgas. Parasti pusdienas vienkārši 5 eiro. Tas nav baigi normāli. Manuprāt, kad skolas ēdnīcas cenas ir diezgan adekvātas un pieņemamas, taču, manuprāt, skolas ēdienas nav tas labākais, tāpēc es to neizvēlos par to cenu, kas ir pieejama tur. Trešais jautājums. Ja tev būtu iespēja ēst brīvpusdienas, tu ēstu? Kāpēc? Manuprāt, vienmēr brīvs ēdiens pa brīvo ir forši. Es noteikti to izmantotu iespēju un es noteikti pagaršotu, jā. Protams, ēstu, jā. Es ēstu brīvpusdienas, jo tas reāli brīvs pusdienas un ietaupu kaut kāds 5 eiro. Man ir iespēja ēst brīvpusdienas, un es arī izmantoju šo iespēju, jo kurš neēstu pusdienas pa brīvu. Ja man būtu iespējas ēst brīvpusdienas, es tās noteikti ēstu, tāpēc, ka katru dienu ļoti liela nauda tiek patērēta uz pusdienām, un ja man būtu iespēja ēst šīs brīvpusdienas, tad es varētu mazāk tērēt naudu, un līdz ar to nebūtu tik liela tēriņa ikdienā. Ceturtais jautājums. Kas būtu pirmais, ko tu mainītu skolas pusdienās?
Pusdienu laikā es noteikti vēlētos, lai ēdnīca tiek veidināta, citādāk Rēvis ļoti pienāsājas ar ēdienu smaržu, un pēc pusdienām tu nevis smaržo, bet tu smaržo pēc ēdienu. Nu, es laikam nomainītu ēdināšanas servisu, jo tā nevar būt kvalitāte un viss tas, ko viņi piedāvā, varbūt nav tas man pieņemamākais un ne tas, ko es izvēlētos ikdienā. Es gribētu kaut ko pusdienās mainīt. Es droši vien gribētu vairāk kartupeļu piesputru. Ko es darītu skolas pusdienās, būtu samazināt cenas, jo rīktīgi dārgas pusdienas. Bonus segments! Pārbaudīsim, kurš no skolas un mego cīsiņu mīklā un piciņu atpazīs ar aizsietām acīm. Šī būs mana pirmā reize, kad es garšoju cīsiņu mīklā un pīcu no skolas ēdnīcas. Spīdu. Iebīdies. Ok. Paņem man, iedod man rokā piciņu. Okay. Iedod man piciņu. Nolaic mans plaukstas. Ok. Man ir sajūta, ka tā ir mego pica. Tikai tāpēc, ka es zinu, kā mego pica garšo, bet es nezinu, kā garšo skolas pica. Es nekad skolas pica neesmu ēdis. Bet šī ir arī garšīga, man šitā garšo. Tā kas šitā pica? Pirmā bija mego piciņa. Tagad, ko es ēdu otrā, skolas piciņa. Jā. Nu. Pilnīgi taisnība. Let's go. Tas būs grūtāk. Tas būs cīsiņi. Cīsiņ, pagaid, es varu ūdeni padzerties. Davai, cīsiņu mīklā. Ok, domā cīsiņu mīklā. Jā, parādīju. Parādi. Bet širo man šķiet, tas ne... Varbūt pat paši cīsiņi viņi sapratīs. Oi. Skatās. Ok. Es actually nevaru pateikt. Nevar. Es nevaru. Oi. Tad tu gribi uzreiz nākamo? Vai tādu pašu šito? Diedā nākamā. Nā. Viņš ej, tu nos, es nezinu. Man šķirā, ko es tagad ēdu, ir bišķi vairāk sēkliņas, bet es neatceros, uz kur ir vairāk sēkliņas. Bro, es nevaru pateikt. Šireiz pirmais skolas, šireiz mego. Otrais mego, pirmais skolas. What? Tas pārliecināts. Es nezinu, bet... Ok, jā. Tas pārliecināts. Jā. Nepareizi. Nē? Nē. Es varu noņemt? Pirmais bija skolas, šis bija mego. What? Bro, what are you talking about, man? Sveiki visiem, sveika klase. Editing Kristofs šeit. Editojuši to video, sapratu, ka fujaks sajauca. Man bija taisnība. Pirmais bija skolas cīsiņš un otrs bija mego cīsiņš. Viņš sajauca vienkārši abus divus un pateica, ka man nav taisnība, bet es uzvinēju abus, gan piciņu, gan cīsiņu mīklā. Ok, pīcis tu pārzini, bet cīsiņas mīklā, laikam, ka nē. Tavukārt? Jā. Nē. Tikai man ir uzrūkts, es sākšu man neko neredzu. Bet šeit, ķipa, Ok, apsēdies pagaid. višķi šito pusī. Kā zini, ka tu man cīsiņu mīklā iebaros? Nu, megos parasti piciņas ņem. Skolās nevienu no abiem neņem, būs grūti. So good and tasty. Tātad, es varu pateikt arī citā. Jā. Aiziet, ko tu vēlies pirmo? Es zinu, ka pīcām es zināšu atšķirību, tāpēc Piciņu? doman skolas pīca. Aiziet, no savu. Lauksa. Tā, pagaid. Re, tur ir pirmā piciņa. Jā. Šeit ir, šai picai
No megapīcas atšķiras smērce un gaļa, tāpēc šī ir skolas pīca. Es 100% saku. Domāju, megapīcu. Gribu ātrāk ēst. Megapīca. Mega, jā? No, tā kāds tas final answer. Pirmais, kas ir? Kas pirmais? Es 100% palieku, ka pirmā bija skolas pīca un otrā bija megapīca. Tev ir taisnība. Aha. Jo, ok, es gatavs cīsiņu mīklāk. Cīsiņa mīklā. Nu, negūdam. Nā. Pēc mīklas varu teikt, ka šī ir skolas. Lūdzu, nākamo cīsiņu mīklā. Ok. Vēl nav nekādas atbildes tā. Vēl nav. Ok, labi, ir, kur mums ir... Cīsiņš mīklā. Ņem. Doj. Šis tāds augstāks. Nē, vai karstāks. Vairāk gaļas. Mazāk mīkla. Gaļa ir vienāda. Pirmais cīsiņš mīklā, tas cīsiņš bija tāds, es teiktu, kūpinātāks, tā kā. Jā. A šis bija tāds pusfabricētāks. What? Es nezinu, kā to pateikt. Yeah. Bet es laikam palikšu pie tā, ka pirmajam bija vairāk mīkla. Es teiktu, ka tas ir skolas pirmais, un otrais ir mega. Bet tā kā, es neesmu 100% pārliecināts, bet es esmu tā kā vairāk uz šo vietu. Tad jā, pirmais ir skolas, otrais ir mega. Kristē, tev ir taisnība. Tas šajā video arī viss. Cerams, ka izbaudīja mūsu video un diskusiju par skolas ēdienu. Tagad, es domāju, ir vērts pārdomāt un padomāt, kur labāk ēst. Un es joprojām izvēlos skolā. Paldies, ka skatījies mūsu video. Dalies ar šo video ar draugiem un atstāj komentāru ar savu pieredzi ar savu skolas ēdnīcu. What?